Labrīt, labdien, cienījamā ministres kundze, dāmas un kungi, mīļie draugi, kolēģi, dombiedri, visi, kuriem ir ļoti labi pazīstams vārdu savienojums programma Latvijas skolas soma. Es sveicu tos, kas esat šeit šodien, šajā brīnišķīgajā vietā, un es sūtu sirsnīgus sveicienus visiem tiem, kuri dažādu iemeslu pēc nav varējuši pievienoties klātienē, bet vēro mūsu konferences norisi attālināti. Mums ir pierasts, ka mums katru gadu ir darba konferences, un tad mēs runājam, kā mums ir klājies, un tad mēs dalāmies pieredzē un uzklausām, kā kuram gājas. Un tie ir patiešām tādi darba tikšanās pasākumi, no kuriem jūs aizbraucat ar praktiskām iemaņām, jaunām zināšanām, un mēs ceram arī jaunu enerģiju turpmākajam darbam. Bet tagad, kad ir pagājuši 5 gadi, kopš programma darbojas pilnā apmērā visā valstī, ir jārīko svētki. Un šodienu mēs iecerējām kā svētkus tiem, kuri ir paveikuši visu lielo darbu. Tie ir mūsu partneri, koordinatori pašvaldībās, skolās, tie ir kultūras norišu veidotāji, tie ir mēdīju pārstāvji, kuri par mums ir stāstījuši, tie ir lēmumu pieņēmēji, kuri ir devuši zaļo gaismu un iestājušies par programmu dažādos dzīves brīžos. Un to visu mums šodien vajag nosvinēt. Un vienlaikus mēs, programmas komanda, vēlamies paskatīties uz lietām no malas, un tādēļ šoreiz konferenci vadīs nevis kā ierasti es, bet mēs esam vienojušies, ka ar jums kopā šai dienai cauries pazīstama un mīlēta personība Ilze Dobele. Aija. Paldies, Aija, par doto vārdu, un pilnīgi noteikti es vēl nesākšu savu runu, bet es ļoti priecājos būt šajā dienā šeit, un es ļoti priecājos par skolas somas pirmajiem 5 gadiem, un tā kā šī konference, kas ir iecerēta pavadīt arī tādā svētku noskaņā, tomēr tai būtu jābūt produktīvai. Tāpēc, protams, kā Aija sniegs jums arī dažus padomus, kā to izdarīt šodien vislabāk, bet pēc brīža tad arī turpināsim. Lūdzu, Aija. Jā, tātad, lai apvienotu patīkamo ar lietderīgo, mēs esam jums sagādājuši dzimšanas dienas dāvanas, un tās jau jūs visi saņēmāt. Tur būs lasāmviela mājupceļam un rītdienai un turpmākajiem plānošanas pasākumiem jūsu skolās, pašvaldībās un draugu pulkā. Bet 2 lietām es vēlos pievērst īpašu uzmanību. Tātad jūsu somās ir tāds piezīmju blociņš, kurā, ja jūs jau pašķirstījāt, jūs pamanījāt, ka ir ne tikai skaistas, tīras, aicinošas lapuses, kur pierakstīt idejas un pieredzi, bet arī programmas galvenās būtības izklāsts un tie paldies vārdi, par kuriem es teicu. Un vēl, nevis jūs somās, bet foajē telpā jūs pamanījāt tādas mazas lapiņas, uz kurām mēs aicinām jūs uzrakstīt vēlējumu programmai nākamajiem 5 gadiem vai lielākam laika nogrieznim, un uzrakstot savu vārdu, šī lapiņa var kļūt par jūsu laimīgo lozi šīs dienas dzimšanas dienas ballītē. Mēs veidojām programmu tā, lai atkal kārtējo reizi parādītu jums kaut ko jaunu un nebijušu. Šajos laikos, kad tik daudz runā par starpdisciplinaritāti, par to, kādas zināšanas ir nepieciešams mācīt vairāk vai savādāk, Latvijas skolas soma patiesībā to visus šos gadus jau ir darījusi. Un tādēļ arī jūs redzat, ka runātāju vidū ir ļoti dažādi dzīves jomu pārstāvji. Bet par to visu jau tālāk Ilze, un lai mums visiem ražīgs konferences dienas gājums.